tu redzēji treniņā un kāds ir pēc ilgāka pārtraukuma atkal startēt U20 izlases nometnē? Nē, ir, protams, forši būt atkal Latvijā un Latvijas U20 gatavamies pasaules čempionātam. Mēs jau viens otru pazīstam, jau bijuši divas nometnes, gan viena vasarā un viena pavasarī. Tā kā mēs viens otru ceļu pazīst trenerus un es pazīstu visus spēlētājus un diezgan esam daudz izskatījuši. Tā kā, forši treniņš, atmosfēra ļoti laba un gatavojamies. Protams, vēl notiekās liela cīņa par sastāvu spēlētājiem, bet es uzskatu, ka mums ir diezgan meistarīga komanda. Jā, komanda, kas var slidot diezgan labi. Un mums diezgan balansētas 4-5 maiņas, un tā kā cīņa ir diezgan liela par sastāvu. Un arī komanda ir daudz vecāka nekā iepriekšējā gadā. Vai tev izdevās arī paskatīties līdz Ziemeļamerikas puišus? Es redzēju kadrus no spēlēm, un tā kā man ir prieks, ka viņiem ir tāda iespēja spēlēt Ziemeļamerikā un sev pierādīt. Tajā krastā citiem iet drusku labāk, citiem iet drusku sliktāk, bet tas ir process, bet man ir prieks par viņiem. Un, protams, viņus satika vasarā un strādājam kopā ar viņiem vasarā, tā kā mēs viņus gaidām. Bet tajā pašā laikā nekas nav garantēts, viņiem jāatnāk un jābūt labiem komandas biedriem un jāstrādā. Treneris Volkovs ir ļoti labu darbu izdarījuši, un ar viņu jau tagad strādāju otro gadu kopā, arī viens otru labi pazīstam, dalamies, kā mēs redzam to spēles zīmējumu. Bet čaļi forši spēlē diezgan simpātisku hokeju. Un arī tas, ka viņiem ir tā garša, uzvaras garša un labā noskaņojumā, tas ir ļoti pozitīvi.